Šo banku pakalpojumu konkursu Zelta monēta organizēja Latvijas Komercbanku asociācija, kā sabiedriskā organizācija, kas apvieno visas Latvijas bankas. Mēs radam iespēju bankām savstarpēji gan domāt par savu produktu attīstību, lai varētu līdzināties citiem labākajiem piemēriem, un otrkārt tas veicina gan idejas jaunas, gan izaugsmi. Žūrija darbs bija ļoti interesants un, jāsaka, bija saņemti gandrīz 30 pieteikumu no visdažādākajām bankām par visdažādākajām jomām. Katrs no žūrijas locekļiem vērtēja atsevišķi, pēc tam mēs summējām kopā. Un bija vairāki segmenti, tur bija gan attiecībā uz to, cik šie pakalpojumi var būt ilgtspējīgi, cik viņi ir inovatīvi, cik viņi ir eksporta veicinoši un tam līdzīgi. Bankas šobrīd pilnīgi noteikti ir izgājušas jau, teiksim tā, ārpus savu klasiskā rāmja, ja, un palīdz klientiem daudz vairāk. Un man īstenībā bija pārsteigums, ka bankas tik daudz un tik plaši šādus pakalpojumus gudro. Mēs, kā liels uzņēmums, varam būt arī kā sabiedrības partners un dot kaut ko ārpus banku jomas, kā piemēram mūsu iespējamās misijas direktora klubs, kur mēs kā uzņēmums dalamies savās pieredzēs, palīdzam skolu direktoriem kļūt par, es teiktu, labākiem vadītājiem savā vidē, mācīties no biznesa to, ko viņi var paņemt un pielietot, lai uzlabotu mūsu izglītības sistēmu, jo tā izglītības sistēma arī ir mūsu nākotne. Par e-karti ir vislielākais prieks, jo tas ir mūsu kopējs projekts ar Jelgavas pašvaldību, Jelgavas skolēniem, kur viņi var ar tādu vienkāršu un ērtu e-karti maksāt gan par pusdienām, gan maksāt par autobusu braucienu. Un tas viņiem ir milzīgi ērti un visi ir laimīgi. Un par to mums ir milzīgs prieks, jo pirmkārt vienmēr ir grūtāk ar kādu kopā uztaisīt projektu. Un es gribu uzteikt Jelgavas pašvaldību, jo viņi nāca ar iniciatīvu, mums izdevās. Šajā laikā, kad viss tik strauji attīstās jaunumi, dažādas interneta aplikācijas, dažādi tehnoloģiskie risinājumi, viņi dažreiz pārsteidz mūs. Un, priekš mums galvenais uzdevums ir padarīt šos visus jauninājumus vienkāršus un tik saprotams un tāpat laikā noderīgus cilvēku ikdienā. Un varbūt tas otrs papildus uzdevums ir pārliecināties, ka mēs nepiesārņojam arī to mūsu klientu galvu ar kaut kādiem interesantiem, varbūt neparastiem risinājumiem, kuriem nav tāda praktiskā pielietojuma. Mēs bijām ļoti priecīgi iesaistīties šai procesā un bijām arī ļoti priecīgi redzēt, cik daudz bankas ar dažādiem pakalpojumiem bija ieinteresētas piedalīties šai konkursā. Tādējādi mēs uzskatām, ka mums tas ir kā pirmā reize pietiekami labi izdevusies. Un ļoti ceram, ka tā kļūs par stabilu tradīciju industrijas iekšienē un vispār atzītu vērtību, ar kuru bankas tiešām leposies.